Ir kaut kas apmierinošs izmantojot saspiestu gaisu kā enerģijas avotu. Vai tas būtu pilna izmēra velosipēdiem, radiovadāmiem lidaparātiem vai pašiznīcinošiem helikopteriem. Bet viena joma, kuru vēl neesmu pilnībā izpētījis, ir saspiestā gaisa turbīna izmantošana. Šo video sponsorēja Onshape. Vairāk par viņiem vēlāk. Pirms sāku būvēt turbīnas, mums ir nepieciešama metode to veiktspējas mērīšanai, tāpēc es uzbūvēšu inerces dinamometru. Lai to izdarītu, es nopirku tērauda disku eBay un izurbi caurumu centrā, kas ļauj to piestiprināt pie pleca skrūves, kas kalpos kā ass, uz kuras tas griezīsies. Drīzāk griezīsies kopā ar to, jo es pielīmēju asi pie diska, lai turbīna varētu to iegriezt. Tad tikai pāris krāsas kārtas, lai pasargātu zem oglekļa tērauda no rūsēšanas. Pirms izveidoju testa stiprinājumu, uz kura tas griezīsies. Tam tikai jāizlīdzsvaro pirms to iegriež līdz vairākiem tūkstošiem apgriezienu minūtē. To var izdarīt, noņemot svaru no smagākās puses, izurbjot dažas nelielas caurumus. Inerces dinamometrs darbojas tā, ka pie smagas parata tiek piestiprināta testējumā ierīce, šajā gadījumā turbīna, un tā tiek pātrināta līdz vajadzīgiem ātrumam. Un mērot parata pātrinājumu, mums vajadzētu būt iespējai noteikt turbīnas griezes momentu un jaudu. Bet vispirms mums ir jāizmēra parata apgriezieni minūtē. Sākotnēji es izvēlējos izmantot šo infrasarkano sensoru, kas izved augstu vai zemu signālu, kad līnijas uz diska pārvietojas garām. Tieši tāpat kā šie nopērkamie tahometri mēra apgriezienus minūtē. Problēma ar šo sistēmu ir tāda, ka tā saskaita līnijas skaitu, kas noteiktā laika periodā pārvietojas garām sensoram. Piemēram, cik daudz līniju pārvietojas garām 1 sekundes laikā. Un jo ilgāks ir šis laika periods, jo precīzāks ir rādījums. Tagad tas ir labi, lai mērītu nemainīgu apgriezienu skaitu minūtē, piemēram, elektriskam motoram. Bet tā kā mēs vēlamies izmērīt turbīnas pātrinājumu, mums ir jāspēj izmērīt tās ātrumu vairākas reizes sekundē. Un šī sistēma vienkārši nav pietiekami precīza. Turklāt, ja riteni tieši piedzen turbīna, varētu būt nedaudz bīstami, ja šī lieta griežas ar potenciāli 20 000 apgriezienu minūtē. Tāpēc es atteicos no šī dizaina un uzbūvēju citu inerces dinamometru ar magnētisko enkoderi, kas nodrošina ļoti precīzus leņķiskās pozīcijas un apgriezienu mērījumus, kā arī pārnesuma attiecību. Tāpēc turbīna var griezties daudz ātrāk, vienlaikus saglabājot paratu drošā ātrumā. Tad es izdrukāju testa turbīnu ar savu Formlabs Form 3 sveču printeri, jo tas spēj izgatavot augstas precizitātes detaļas, piemēram šos mazos turbīnas lāpstiņus, kā arī nelielu diametru sprauslu, lai novirzītu gaisu caur turbīnu. This test was run at 60 psi using a large... Šis tests tika veikts pie 60 psi, izmantojot lielu saspiestā gaisa balonu, un turbīna sasniedz ātrumu nedaudz virs 18 000 apgriezienu minūtē. Ko, izmantojot kodētos datus, var attēlot grafikā šādā veidā. Jo vairāk griezes momentu turbīna rada, jo ātrāk ritenis pātrināsies. Tātad pie zemiem apgriezieniem slīpums ir stāvs, kas norāda uz lielu griezes momentu, un pie augstākiem apgriezieniem tā sāk izlīdzināties, kas norāda uz mazāku griezes momentu. Un mēs varam attēlot šo kā griezes momenta pret apgriezieniem grafiku, kas parāda gandrīz ideāli taisnu līniju, jo griezes moments samazinās, kamēr apgriezieni palielinās. Tas ir loģiski, jo radītais griezes moments ir atkarīgs no gaisa trieciena pa lāpstiņām. Tāpēc lāpstiņām griežoties ātrāk, ātruma starpības starp gaisu un lāpstiņām samazinās. Varētu šķist, ka turbīna darbojas vislabāk pie zemiem apgriezieniem, jo tieši tad tiek radīts maksimālais griezes moments. Bet tieši šajā brīdī mums ir jāaprēķina turbīnas izvadītā jauda, kas ir atkarīga gan no griezes momenta, gan no apgriezieniem. Tātad, ievietojot vērtību šajā vienādojumā, mēs varam uzzīmēt jaudas pret apgriezieniem grafiku, kas mums sniedz daudz vairāk informācijas par optimālo šīs turbīnas darbības diapazonu. Ar maksimālo izvedjaudu apmēram 11 vati pie nedaudz mazāk nekā 10 000 apgriezienu minūtē. Šis turbīnas dizains nav nekas jauns, jo es izmantoju līdzīgu dizainu, kad pirms dažiem gadiem mēģināju uzbūvēt ar saspiestu gaisu darbinām helikopteru. Bet, balsoties uz maniem iepriekšējiem testiem, tā uzrādīja ļoti labu vilkmi un bija viegli uzbūvējama, jo tai nav nepieciešamas ciešas pielaides starp kustīgajām detaļām. Bet jau kādu laiku esmu vēlējies izmēģināt turbīnu, zināma kā lāpstiņu motors. Šī turbīna izmanto riteni, kas griežās nobīdītā korpusā, un tai apkārt ir vairākas brīvi kustīgas lāpstiņas, kas turbīnai griežoties tiek spiest uz āru. Tātad, kad augstspiediens ieplūst caur augšējo kreiso pusi, tas spiež uz lāpstiņām un pakāpeniski izplešās, virzoties apkārt turbīnai. Šī ir tā pati turbīna, kas tiek izmantota daudzos pneimatiskajos instrumentos, un to izmantoja arī kāds cits YouTube lietotājs, Works by Design, kur viņš ar to darbināja ornitopteru. Check out his video as it's an awesome project.
Es ļoti iesaku jums nostīdēties viņa video, jo tas ir lielisks projekts. Bet, diemžēl, man neizdevās panākt, lai mans darbotos tikpat labi. Es domāju, tas darbojās, bet detaļu berzi kopā ar hermētisku blīvējumu trūkumu padarīja to ārkārtīgi neefektīvu. Tad es nolēmu izmēģināt komerciālu pneimatisko urbi, jo arī tas izmanto lāpsnī motoru, un tam vajadzētu būt pilnveidotākam dizainam. Un tas izklausās lieliski. But it does drain my air tank very fast. Bet tas ļoti ātri iztukšo manu gaisa tvertni. Tas ir reālajā ātrumā ar 24 litru saspiestā gaisa tvertni. Kad tā ir uzstādīta uz inerces dinamometra, tā rada daudz lielāku griezes momentu pie daudz zemākiem apgriezieniem nekā 3D drukātā turbīna. Bet tas ir loģiski, ņemot vērā, cik daudz gaisa tā patērē. Tātad salīdzināsim abu turbīnu efektivitāti, darbinot tās ar noteikti 2 litru dzērienu pudeles tilpumu pie 80 psi spiediena. The 3D printed turbine runs for about 20 seconds. 3D drukātā turbīna darbojas apmēram 20 sekundes un sasniedz maksimālo jaudu 7 vati ar maksimālo ātrumu 8300 apgriezienu minūtēm. Un pneimatiskā urbi mašīna. Well, it drains the bottle almost instantly. Tā iztukšo pudeli gan arī acu mirklī. Tad es vēlējos izmēģināt dažādus lāpsniņu profilus uz oriģinālās turbīnas, tāpēc izdrukāju dažus, lai pārbaudītu. Šis ir oriģinālais dizains ar šīm vienkāršajām C-formas lāpsniņām, kas kalpos par kontrolu variantu. Un pie 60 psi tā maksimālā jauda bija 11 vati. Tad es izdrukāju šo dizainu, kur lāpsniņas aizmugurējā mala ir koncentriska, un nākamās lāpsniņas radius veido vienmērīgu platumu kanālu, caur kuru gaiss var plūst, kas darbojās ievērojami labāk ar maksimālo jaudu 12 vati, bet daudz lielāku maksimālo ātrumu – 19400 apgriezienu minūtēm. Un visbeidzot, šis turbīnas dizains, kas ir līdzīgs lidmašīnas spārnam, bet tas nav konkrēts aerodinamiskais profils. Tas vienkārši bija iedvesmots no šiem lāpsniņām, kuras redzēju pētot gāzes turbīnas. Un domāju, ka ir vērts to izmēģināt. The max power of just under 13 watts. Tas radīja maksimālo jaudu nedaudz zem 13 vatiem, bet interesanti, ka tam bija tāds pats maksimālais apgriezienu skaits kā otrajai turbīnai. Es arī atkārtot veicu šos testus, bet tā vietā, lai izmantotu pastāvīgo 60 psi spiedienu no savas lielās gaisa tvertnes, es izmantoju 2 litru dzērienu pudeli, kas bija uzpumpēta līdz 80 psi spiedienam. Jo šī būs gaisa uzlabāšanas konfigurācija, kas tiks izmantota vēlāk projektā, un šajā testā otrā turbīna uzrādīja vislabākos rezultātus. Tātad vai nu otrā turbīna sasniedz lielāku izejas jaudu, pirms spiediens pudelē samazinās, vai arī tā dod priekšroku augstākam 80 psi spiedienam. Jebkurā gadījumā rezultāti ir ļoti līdzīgi, tāpēc es nedomāju, ka šajā posmā tas radīs lielu atšķirību. Es arī pievienoju vēl vienu dizainu, kas man ienāca prātā pavisam nesen, kuram ir šie kanāli, kas vada gaisu uz leju, uz turbīnas centru, cerībā, ka tas ļaus iegūt vairāk gaisa impulsa. Bet ar maksimālo jaudu nedaudz virs 4 vatiem mēs izvēlēsimies šo dizainu ignorēt. Tāpēc, līdz atradīšu efektīvākus turbīnu dizainus, ko testēt, pielietosim šos datus kaut kam, kas radīs vairāk nekā tikai augstu čīkstoņu. Iespējams, tas arī radīs augstu čīkstoņu. Es sāku ar šasijas izdrukāšanu, kurā ievietot turbīnu, jo kurš gan negribētu ar radiovadāmu turbīnas automašīnu. Un, lai padarītu to radiovadāmu, es arī izdrukāju vārstu, kas darbosies kā drosels mehānisms, kur šī mazā konusveida detaļa regulēs gaisa plūsmu uz turbīnu. Un, kad tas ir uzstādīts šasijā, es varu pievienot servopiedziņu, lai cerams to varētu vadīt attālināti. Then I attached a small length of tubing to join the throttle to the Tad es pievienoju nelielu caurules gabalu, lai savienotu droseli ar turbīnas sprausli, kas novirzīs gaisu uz turbīnu. Šis turbīnas dizains ir gandrīz identisks tiem, kas tika testēti iepriekš, taču tam ir zobrats, kas piedzena aizmugurējos riteņus. Vienīgā problēma ir tā, ka, manuprāt, es salauzu šo gultni, to iespiežot rumbā, tāpēc vēlāk man būs jāmaina dizains. Bet vismaz tas labi nostiprinās šasijā un ir labi salāgots ar sprauslu. Pēc tam es piestiprināju stiprinājumu, lai dzērienu pudele kalpotu par spiediena kameru, kuru var pieslēgt drosels mehānismam, ar kādu elastīgu cauruli, kā arī vienvirziena vārstu, lai pudeli varētu piepildīt ar saspiestu gaisu, izmantojot velospēda pumpi. Tātad es tikko izdrukāju jaunu turbīnu. Šoreiz tā ir izdrukāta pa pusei no sveķiem un pa pusei no PLA FDM izdrukas. Šādā veidā es varēju nedaudz vieglāk iespiest gultni, un, ja nepieciešams, vēlāk varu arī nomainīt zobratu. Un ko mēs varam izdarīt? Iespiedīsim šo mazo šļūteni ar tāda paša tipa savienotāju kā manā iepriekšējā gaisa spiedzīs lidmašīnā un uzpumpēsim pudeli. the bottle up to 50 psi. Tātad es tikko uzpildīju pudeli līdz 50 psi.
Es dzirdu nelielu noplūdi, bet tas nav pārāk traki. Ja es vienkārši pagriežu šo vāciņu un izvelku to ārā. Tagad visa sistēma ir zem spiediena, un man varētu atvērt droseli, un turbīnai vajadzētu sākt griezties. Whoa. That is so cool. The next step is... Tas ir tik forši. Nākamais solis ir pievienot riteņus, un es izvēlējos izmantot šīs smieklīgi izskatošās dragsteru riepas. Cerams, tās spēs izturēt visus 11 vatu turbīnas jaudas. Ar šīm riepām, kas piestiprinātas aizmugurējai asī un pārnesumu attiecību, kas ļauj sasniegt maksimālo jaudu apmēram 15 jūdžu stundā. Tagad automašīnas aizmugure ir pabeigta, un ir pienācis laiks būvēt šasīs priekšpusi. Lai saglabātu zemu svaru, es nolēmu izmantot 2 oglekļa šķiedras sijas, lai piestiprinātu šasīs priekšu, un pudlei vajadzētu labi novietoties uz sijām. Tātad, kad šasīs priekšpuse ir nostiprināta vietā, ir pienācis laiks piestiprināt stūres mehānismu un nedaudz mazākus riteņus. Godīgi sakot, šiem riteņiem visticamāk būtu pietiekami laba saķere, lai tie kalpot arī kā aizmugurējie riteņi, bet tās dragsteru riepas nebija lētas, tāpēc es palieku pie tām. Tad abas priekšējos stūres šarnījus var savienot ar stūres stieni, kas nodrošinās nepieciešamo stūres ģeometriju. Un visbeidzot, nedaudz nekārtīgas elektronikas montāžas, ar ko es nelapojos, bet šis ir prototips, tāpēc kāpēc gan visu darīt kārtīgi? God, we've got a lot of pumping to do today. Dievs, mums šodien būs daudz jāpumpē. Atvieno šļūteni. Un paskaties, vai tas brauc. It doesn't go very far, but let's try. Tas netiek tālu, bet pamēģināsim ar lielāku spiedienu taisnā līnijā. That's not coming back. What's the range of this? Tas vairs neatgriezīsies. Lai gan šī auto nobraukuma attālums nav liels, turbīna nav pilnībā vainīga. Gandrīz 34% no visa auto svara ir aizmugurējos riteņos. Ir jāpātrina liela rotējošā masa, kas pati par sevi darbojas gandrīz kā inerces dinamometrs. Neskatoties uz to, šai turbīnai vēl ir tāls ceļš ejams pirms tā pārspējas manu iepriekšējo gaisa dzinēja efektivitāti. Bet tagad, kad man ir inerces dinamometrs, būs daudz vieglāk attīstīt un testēt jaunus dizainus. Piemēram, daudz pakāpju turbīnas ar vairākiem rotoriem un statoriem, kādas izmanto pilnu izmēru rūpnieciskās gāzes turbīnas. Vai arī, ja kādam no jums, kas skatās, ir kādas turbīnas idejas, ko izmēģināt, varbūt pamēģiniet izmantot Onshape, lai pārvērstu savas idejas 3-dimensiju modeļos. Onshape ir profesionāla 3-dimensiju CAD sistēma, kas pilnībā izveidota mākonī un darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, kas to atšķir no tradicionālajām CAD sistēmām, jo tā nekad neuzkarās. Un katra jūsu veiktā darbība tiek ierakstīta. Tāpēc jūs vienmēr varat atgriezties pie iepriekšējām izmaiņām, ja dizains īsti nestrādā. Tāpat iespēja sadarboties pie dizainiem ir ļoti svarīga projekta izstrādes sastāvdaļa. Un Onshape ļauj jums reāla laikā kopīgot dizainus ar citiem. Vai arī projektu var sadalīt, izmantojot no GitHub iedvesmotu atzarošanas un sapludināšanas metodi. Tātad, ja kādam ir ideja veikt izmaiņas, viņš var izveidot savu atzaru un strādāt pie savas idejas, netraucējot galveno dizainu. Jūs droši vien esat redzējuši, kā es daudzos savos video izmantoju savu Formlabs swatch printeri, un Formlabs tikko ir paziņojuši par savu jauno Form 4 printeri, kas patiesībā tika pilnībā izstrādāts programmā Onshape. Tātad, ja esi inženieris, produktu dizainers vai vienkārši vēlies pārvērst savu ideju detaļā, Onshape tagad piedāvā līdz pat 6 mēnešiem savu profesionālo versiju bez maksas, tāpēc es ļoti iesaku tev apskatīt Onshape vietnē onshape.pro. Slīpsvītra Toms Stantons. Saite būs video aprakstā. Liels paldies, ka skatījies! Vēl viena lieta. Šogad es būšu open source pasākumā San Francisco no 14. līdz 16. jūnijam. Pagājušajā gadā tas bija patiešām lielisks pasākums, un šogad tas būs vēl labāks. Ar tik daudziem YouTube saturu veidotājiem, tik daudzām izstādēm, visi atnes savus foršos izgudrojumus un vienkārši lieliski pavada laiku. Tāpēc, ja vēl neesi iegādājies biļetes, ļoti iesaku to izdarīt. Un cerams, ka drīz tiksimies San Francisco. Liels paldies, ka skatījāties! Uz redzēšanos!